Ir tāda lieta, kas Latvijā tiešām ir būtiska un saistās, ja ievieš voucheru sistēmu, arī pat ja neievieš voucheru sistēmu, jautājums par nelielo skolu nākotni ir svarīgs. Pilnīgi apzinoties, ka nauda seko principā ieviešanai pie retas apdzīvotības un mazas izvēles uz asas kāns uzliek tās skolas, kurās ir zem 100 bērnu. Jo budžets nav apjomīgs tās, ka tur var darīt visu. Mēs saprotam, ka ir šeit nepieciešams paplašinātāks jautājumu skatījums, un gan ar Sprūdžu es esmu runājis, gan ar Riņķels kundzi abiem ministriem par to, ka mums ir jātiek līdz īpašai starpnozaru, principā kabinetā apstiprinātāji mazo skolu programmai. Es nezinu, kā viņam tur Saeimā veicies, bet bija arī mēģinājums vismaz iecer noteikti izveidot mazo skolu apakškomisiju pie kādas no Saeimas komisijām, lai tā uzsvērtu šo te jautājumu. Tādā vai savādākā veidā to mēs arī darīsim, un es domāju, ka mēs tiksim līdz modeļiem mazām skolām, plus arī konsolidētam finansējumam, lai nodrošinātu konstitucionālās Latvijas iedzīvotāju tiesības iegūt izglītību, un tas būtu maksimāli tuvu dzīvesvietai, ko viņi vai viņu vecāki ir tur izvēlējušies. Ko mēs ar to saprotam? Pirmkārt, mums ir skaidrs, ka jāizveido. Mums ir tur saraksts to, cik daudz tādu skolu ir, un kas tāda ir, bet tās būtība ir patiesībā katrai no šīm, tās ir identificējams skolas skaita ziņā, tās ir 167 identificētas skolas, kurām ir šis jautājums būtisks. Mēs katrai no tām noteiktu demogrāfisko scenāriju cer kopā ar pašvaldību un saprast, kādas perspektīvas attiecībā uz bērnu skaitu un atkarībā no tā, kādu no modeļiem piemērotu. Mazā skola, paņemam, vienkārši tāds vienkāršs piemērs, kā pašlaik mēs ar to strādājam. Mēs esam veikuši aprēķinus, lai noteikti minimālo skolēnu skaitu izglītības iestādēji, kurai ar pašreizējo finansējumu pēc principa nauda seko skolēnam, var nodrošināt pašreizējo izglītības programmas izpildi ļoti minimālā un tomēr apmērā. Un visas tās, kas ir zem, tās mēs esam nodefinējuši kā mazās skolas, kurā šīs skolas lieluma dēļ un to bērnu skaita, ierobežotā skaita dēļ, tas nav iespējams. Ja varbūt nākošo tabulu mums ir apmēram, tas nav pa adresēm, es ceru, ka tas varbūt šoreiz ir lieki, bet šeit ir, attiecīgi mazākais minimālais skolēnu skaits, no kura tā programma principā vēl ir īstenojama. Ja? Ar trūcīgu, praktiski uz neiespējams robežu zem šiem cipariem, to vairs īsti nevar izdarīt. Tas ir apmēram pašreizie aprēķini, ka mēs varam redzēt, un tad mēs esam saskaitījuši, cik tādas ir, un ieguvuši arī skolēnu skaitu, kas šādās skolās mācās. Ja, kā jūs redziet, pilsētās skolā ir tikai viena, un novados vidusskolas tādas ir tikai 6, toties pamatskolas novados ir 150, un pamatskola novados ir 82, un mazāk ir grūti vai neiespējams funkcionēt. Ja? Šeit gan nav piemēroti tie visādi koeficienti un tie faktori, kas ir ārpus skolas, tas ir cik turīgā vai mazāk turīgā pašvaldībā dzīvo, kuru var tur šķērs subsidēt no citiem resursiem. Kopējais skolēnu skaits ir nedaudz pāri 9,000, 9,500 tā kopumā. Tas ir tas mērķis, ja, kas ir zem mazo skolu programmas. Ir vairāk varianti. Pirmie, protams, ir jau mēģināti, tā ir filiāle, un otrs ir tā sauktā atvērtā skola. Tam ir dažādas nozīmes. Viena no tām ir arī tā, ka skola nav kā iestāde, bet kā ir mācību punkts. Daļa mācības notiek tajā vietā, un citas mācību procesas notiek blakus esošā skolā. Tā nav pat īsti filiāle. Skolotāji piebrauc pie bērniem. Ik pa brīdīm vai pa dienām. Ja? No blakus esošām skolām, ar ko teiksim, vienošanās, un citreiz bērni dodās uz to blakus esošo skolu. Viņi nebraukā katru dienu. Ja? Protams, tas vairāk attiecās uz mazām, pavisam sākuma posmiem, kā tas ir iespējams. Un dabiski daudzfunkcionālais centrs, kas Latvijā ir mēģināts, kurā ir vairākas funkcijas saliktas vienu vietu,
plus arī vecāku īpašumu atrodošās skolas, tad vecāki, kuri ir noskaņoti šo skolu darbināt, jūs par līdziepašniekiem skolai un uzņemās līdzatbildību finansēšanas ziņā par šīs skolas tālāko eksistenci. Tas ir neiespējami, tas ir iespējami atsevišķās vietās. Arī mūsu kaimiņos Somijā to tad mēģina izmantot kā vienu no risinājumiem reti apdzīvotai vietām.